Šodien mēs pamēģināsim izpildīt vislielāko uzdevumu līdz šim brīdim, kas ir saistīts ar Power Pivot, Power Query. Saliksim ļoti lielu datu apjomu vienā skaistā datu modelī un pareiķināsim daudz dažādu rādītāju. Un šodien galvenais ir izprast kalkulēt funkcijas lietošanas būtību un visvienkāršāk to darīt, ja mums ir visādi veidi koeficienti, kuri savā starpā jāreizina. Tāpēc es šodien izmantošu nodokļus. Mūsu tematā būs daudz nodokļu. Lielākā daļa šodien mums ir saistīta atkal ar peļņu, bet, lai noteiktu peļņu, būs jāpareiķina algas un izmaksas produkcijai. Tātad algas prasa nodokļus, izprast, kā viņi darbojās, tāpēc šodien es nolēmu mazliet pastāstīt vairāk par šo pusi arī, lai būtu priekšstats par notiekošo. Tātad, ar ko mēs darbojamies šodien? Šodien mēs darbojamies ar 5 tabulām, 6 tabulām. Tad tabula produkti, product name, price per piece un product ID. Tad pirmā tabula. Otrā tabula ir darījumi, datums, employee ID, region, product ID un daudzums. Trešā tabula ir darbinieki, tātad ID, uzvārds, vārds, dzimšanas diena, dienas likme, pilsēta, kurā dzīvo. Vēl viena tabula ir mūsu piemaksas, ja tāds var gadīties. Tālāk ir nodokļi un izmaksas. Tad, kā tas izskatās, šādi izskatās mūsu tabula priekšproduktiem. Tad tā ir pārdošanas cena šeit norādīta, par kuru mēs pārdodam. Tālāk mums vēl ir lūk šāda tabula ar izmaksām. Ja mēs paskatīsimies uzmanīgi, tad mēs redzam, ka tev ir produkta ID, gads un summa. Tas nozīmē, ka varam redzēt, ka šīs produkts šajā gadā maksāja tik daudz. Viņi nopirktu, nevis lai pārdod, bet lai nopirktu. Un tālāk mums vēl ir tāds fails darbinieki, kurā mēs redzam mūsu darbinieku tabulu, un šajā pašā failā ir vēl viena darba lapa piemaksa, kurā mēs redzam piemaksas tabulu. Tad, ja ir ieņēmumi šādā apjomā, tad mums ir piemaksas šādas. Un pēdējais ir 2 faili šādi ar mūsu darījumiem. Tātad kopumā mūsu mapa izskatās kā parasti šādi. Tātad teksta fails, 3 Excel faili un internetu mājaslapā. Tātad paslēpts vēl viena tabula. Šādi tas strādā, tas ir mūsu pamatiņi, ar kuriem mēs darbosimies. Tālāk ir jāparunā par algām. Alga būs briesmīgākā daļa teorētiski šodien. Un sāksim ar parasto iedzienu alga uz papīra. Tas, ko mēs ar jums reiķinājām līdz šim. Tad alga uz papīra ir vienkārši tā likme, par kuru mēs vienojamies, sareizināt ar nostrādāto periodu skaitu. Tad likme bija dienās, līdz ar to mēs skaitam dienu skaitu. Reizinam ar šo likmi, un tas saucās alga uz papīra. Tas, ko darbinieks redz savā līgumā, par ko viņš parakstās. Kas notiek ar šo algu tālāk? Šī alga tālāk dalās 2 daļās. Pirmā daļa ir summa, ko samaksā uzņēmums, un es to šeit saucu visa alga. Un otra ir summa, ko saņem darbinieks reāli uz rokas, kabatā, un tas saucās alga uz rokas. Un, lai aprēķinātu šīs lietas, ir jāzina divi iedzieni. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvot ienākumu nodoklis. Mūsu failā, kas arī ir dots, saucās darbs, jūs varat atrast lūk šādu tabuļņu, kurā likmes ir norādīts. PVN, tas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, iedzīvot ienākuma nodoklis, un tagad ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un tās iemaksas dalās 2 daļās. Darba ņēmēja deņi
un darba devēji. Tad tās iemaksas, tas būtībā ir jūsu vecmāmiņas pensija un jūsu nākotnes pensija. Un vēl viss pārējā kaudze ar budžetniekiem. Dalās divās daļās. Vienu daļu maksā darba devējs, tad uzņēmums, un tas tie 23,59%, un otru daļu maksā pats darbinieks, un tie ir 10,5%. Ja, šādi. Un šo visu ir jāņem vērā mūsu aprēķinu. Tagad skatāmies, kā tas reiķinās. Tad alga uz papīra ir vienkārši dienas skaits, dienas likmi. Nav problēma. Visa alga. Tad tas, ko uzņēmums reāli samaksā par šo cilvēku. Un te kļūdiņu. Lūk. Tad tas ir alga uz papīra sareizināt ar 1,2359. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka īstenībā priekš uzņēmuma darbinieks izmaksā par 203% vairāk nekā ir norādīts līgumā. Tad, ja līgumā ir viena summa, tālāk vēl darba devējs piemaksā klāt 23 par katru. Tālāk alga uz rokas. Tad tā ir visa alga. Tā ir liela summa, ko uzņēmums zaudē, iztērē savu procesu veikšanai. Alga uz rokas. Šeit ir jautra formula. Alga uz rokas ir tas, ko saņem darbinieks. Tagad skatāmies vēlreiz. Darbiniekam no tās algas, ko viņš ir šeit sapelnījis, ir jāsamaksā ienākuma nodoklis valstī, un ir jāsamaksā un jāveic obligātās iemaksas. Tagad, kā tas darbojās? Tātad alga uz papīra, tā ir visa summa, kas viņam ir. No šīs algas tiek atņemti 10%, ja viņi aiziet tajās obligātajās iemaksās, kā es jau teicu, uz pensijām šī brīža pensionāriem, uz ārstiem un mums pašiem uz otro līmeni pensijai. Tālāk, no tās algas uz papīra tiek atņemti arī nodokļi. Nodokļi ir 23% šogad. Bet nodokļi, lai būtu godīgāk, viņi tiek atņemti nevis no visas algas, bet no tās summas, no kuras jau ir samaksāti veiktas tās iemaksas. Lai būtu godīgi. Ja? Nevis mēs reiķinām nodokļus no visas summas, bet jau no tās summas, kura ir bez iemaksām. Tāpēc formulas skatās šāda alga uz papīra sareizināt ar 1 mīnus 10%, un tad no tās summas, kas sanāk, reiķinām 23%. Tie ir nodokļi. Sanāk alga uz papīra mīnus iemaksas, mīnus nodokļi. Tā ir jūsu gala alga. Peļņu ir skaidrs, ieņēmuma mīnus izmaksas, peļņa pēc nodokļiem ir peļņa mīnus. Peļņa mīnus nodoklis ir tas pats, tikai es iznesu priekšā reizinājumu. Lūk šādi. Skatās, tās ir mūsu teoretiskās formulas, kas mums būs nepieciešamas. Vēl būs nepieciešamas pāris loģiskās formulas, kurā mēs cerams, ka mēs tiksim galā darbības laikā. Tā, aiziet. Slēgsim visu kopā. Šodien es pildu šo te lietiņu 16. ofisā, tāpēc man nav Power Query izvēles, man ir Data izvēle, un šeit ir Get and Transform, New Query, un te ir viss pārējais. Tas nozīmē, ka man dažas lietas strādās ātrāk un efektīvāk, bet tas nenozīmē, ka nav iespējams izpildīt visu tāpat, kā es to daru. Vienkārši jāskatās iepriekšējā video, jo pirmā daļa ir tas pats queries, ko mēs darījām pirms tam. Tā kā vēlreiz atgādināsim, ka tas strādā. Es to darīšu ātrāk, es izlaidīšu pāris soļus, un konkrētajā brīdī es atgādināšu, kur ir jādara. Tā, ar ko sāksim? Sāksim ar From File, From Folder. Izlēmies ceļu līdz mūsu failiem, un te būs tālu jāiet, bet es aiziešu. Dati, ok. Tiekam tik tālu. Šeit atkal es uztaisīju From Folder, jo man vajag apvienot dati 1 un dati 2 failus savā starpā.
Es varu aiziet pa garo ceļu ar extensioniem, varu uzreiz vienkārši šeit etiksēt, ka man interesē šie divi. Ok. Tālāk remove, other columns, jo man nekas nav vajadzīgs. Tālāk transform, add columns, add columns, šeit rakstam kaut ko, piemēram, dati. Funkcija mums šeit ir excel.workbook content, šādi. Ok. Parādās jauna tabula. Pavērsim viņu vaļā. No šīs tabulas man interesē šī kolona. Remove other columns. Tālāk saliekam šeit add custom column bez virsrakstiem. Tā mums bija table, promote headers. Ļoti gribētos, lai šie soļi jau būtu automatiski, vienkārši notiek bez domāšanas. Šeit īpaši nav ko domāt. Tagad šeit pavaram vaļā, noņemam tekstīti, use original name, column name prefix. Tas mums nav vajadzīgs. Ok. Un lūk ir mūsu tabula. Šo var izdzēst. Un vēl pēc noklusējuma, lai būtu drošāk, pārbaudam, ka šim stabiņam day ir date. Un šim daudzums ir arī whole number. Tā būs drošāk. Un vēl šodien es šeit uzreiz rakstīšu Power Pivot tabulas nosaukumus, lai būtu vienkāršāk. Tā kā tie man ir pirkumi, ja? Tāpēc tā ir faktiskā tabula. Tie ir pirkumi. Labi, nu un pēdējais saglabāt. Uzreiz glabājot close and load to, es izmantošu only create connection, protams, un add this data to the data model. Tas arī būs vajadzīgs load. Aiziet. Tālāk ejam turpat. From file es izmantošu from workbook. Un tātad, jā, from workbook. Šādi. Tā, viņš man negrib neko rādīt šeit. Kā es viņu varu dabūt ārā. Šādi skatās labi. OneDrive, document, RTU, work. Tā, nu redziet, vienkārši tam te problēma ar datoru. Jums tas tam nav jāparādās, jebkurā gadījumā pat jāparādās, jūs varat tikt līdz failam darba, import. Šādi, pavērās vaļā Excel, pavēršās loks, pajautā, par kuru darbu lapiet rudā. Mēs sāksim ar darbiniekiem. Protams, ka edit. Nu šeit izdaram kā parasti, pārbaudam, ka tas ir datums, viņš to pareizi uztvēra, un ka šeit ir skaitlis. Tā, šeit esam uzmanīgi atkal, ka te varētu būt tās problēmas ar komatiem, tāpēc šai kolonai varbūt ir ieteicams padomāt par to pārveidošanu, kas bija apskatīts iepriekšējā video. Tātad te ir darbinieki, lai viņi tā arī paliek. Es saukšu viņus par D darbiniekiem, dimensiju darbinieki. Un šeit ir close and load to, un rakstam only create connection, add this data to the data model, load, gatavs. Tālāk mēs varam atkal aiziet uz from file un tā tālāk, bet man tas bremzējās kaut kā, tāpēc es aiziešu uz šeit uzreiz, D darbinieki, un uz darbību duplicate. Jo man vajag atkal turpat aiziet, izdarīt kā to pašu, pārsaukšu šo lietiņu nevis darbinieki, bet dimensija, tā nav dimensija, starp citu, jā, tā nebūs dimensija, jo mēs tagad runājam par piemaksām, un piemaksām es ieviesīšu jaunu tabulas veidu konstants, bet tas vienkārši tabuļā konstantiem. Un tā būs piemaksā. Šādi. Un tagad skatāmies, ko es darīšu. Ja es paskatīšu šos soļus, es redzu, ka viņi sāk ar vispārējo failu, pēc tam atgriežas pie tabulas, un tad paformatē tabulu. Ko es izdarīšu? Es pie navigation uzreiz šeit, pie šīs te podiņas izvēlēšos atkal šo darbību, un te pielāgošu, ka man vajag nevis darbiniekus, bet vajag piemaksu. Ok. Tas mums nomainīs šo lietiņu, te mums ir noformējums. Un pēdējais solis ir nepareizi, jo tas change type, mēs viņu izmantojām priekš tās tabulas, tur ir nepareizi nosaukumi, tāpēc es šo novākšu.
Šis arī nav pareizs. Change type izskatās pareizi. Kad arī viņu arī vai novākt, tas neko nemainīs. Promote headers arī darbojās. Ja gribat pārbaudīt, ka te viss ir pareizi ar noformējumu, veselu skaitļu un tā tālāk, kā piemaksa, close and load to, only create connection, add the data model. Ok, gatavs. Esam pievienojuši šo nelielo tabuliņu. Turpinām tālāk. Atkal from file, from text. Šeit mums atkal tas murdziņš manējais ar manu datoru, bet lai paliek tāda dokuments RTO work. Aizkriesim līdz laboratorijas darbiem. Un lūk ir izmaksas, teksta fails. Varam viņu vaļā. Un te ir, kā mēs redzam, te ir mūsu mainīgi, mūsu tabula, kā viņi darbojās. Ļoti labi pārbaudam, šeit ieliekam currency, kļūda. Ok, tad atkal te jālieto tas risinājums, kas man bija iedos iepriekšējā reizē. Šoreiz es viņu nerakstīšu pārāk gari, es uzreiz paņemšu replace un aizvietošu punktus ar komatiem. Ok. Tas ir currency, ļoti labi. Šis arī man būs nevis teksts, bet whole number. Šis ir gatavs. Un šo es arī saukšu par faktisko tabulu, jo viņi atkal uzkrājās. Faktiskās izmaksas. Nu, un šeit mums ir only create connection, add this data to the data model, load. Un gatavs. Esam pievienojuši. Nu, pēdējais mums palika vēl šī tabula un mūsu interneta resursi, tā kā šeit gadījums ir from other sources from web. Šeit mēs ierakstam linku, links nav sarežģīts, jūs 12. LD. Ok. Šeit ir uz mājaslapu, apskatīs, vai tajā mājaslapā ir tabulas, un ja tās tabulas ir, piedāvās man šīs tabulas, lūk, ir tabula, table 0, izskatās šādi, edit. Kā vienmēr, tagad izpildīsim pamat formatēšanas nosacījumus. Pirmais solis šeit redzam virsraksti, use first row as headers, paceļam augšā. Nākamais šeit replace values. Es pildu replace values, jūs rakstat try un tā tālāk. No iepriekšējā video. Tas ir currency, cits nekas nav vajadzīgs. Tas ir dimensija preces. Super. Un close and load to. Stāstam, ka tas only create connection, add the data to the data model, load. Gatavs ir izpildīts. Un pēdējais ir šī tabula. Es viņu veidošu šeit pat. Nosaukšu par nodokļiem. Nodokļi. Nav vajag rakstīt visu, ko saki. Nodokļi. Bez garumzīmēm tā būs drošāk, un es viņu uzreiz likšu datu modelī, tāpēc es aizēju uz Power Pivot un nospiežu Add to the Data Model. Ja? Tātad man nevajag ar query to darīt, uzreiz data modelī, liekam iekšā, un tas tur atrodās. Tā, esam visu izdarījuši, esam salikuši visas tabulas, salinkojuši ar mūsu izējas datiem. Vēl mājās papildus šim ir Nu, tad, jā, saliekam šeit visu kopā. Kā var redzēt, te ir mūsu tabulas. Praks labi darbojās, tātad pirkumi, darbinieki, piemaksa, izmaksas, preces un nodokļi. Tālāk šeit, jā, tad mums ir mūsu varianti. Viss ir gatavs, viss ir labi. Varam uzreiz salikt pie Diagram View. Varam salikt modeli, kā mēs viņu redzam. Tad mums ir izmaksas, pirkumi, darbinieki, un te kaut kur vēl ir preces un nodokļi. Tā, saliksim kopā. Tā, šeit būs ļoti interesanta lietiņa vienreiz. Tā, tagad Employee ID ar Employee ID. Tas nav sarežģīti. Tas nav nekas jauns. Nākamais ir preces, jā. Preces ID ar preces ID šeit. Un tagad pats galvenais, ka šie ir īpaši konstantes.
viņas paliek tāds, kāds viņas ir. Mēs viņas nekur neliekam klāt. Viņas pagaidām nekur nevar palikt klāt. Kā šeit ir vajadzīgs? Jūs atceraties, ka šeit ir vēl vajadzīgs datuma tabula, kurā mēs veidojam datumus. Labi, mēs varētu zināt katra datuma gadu, mēnesi un dienu. 16. Office'ā to var izdarīt ļoti vienkārši. Šeit advanced. Nē, pie design. Mums ir podziņa date table. Un mēs varam izveidot datumu tabulu. Jā, tad, kā tas skatās, uzreiz šeit mums nav jāveido neko papildus. Vienkārši nospiežam podziņu. Un Excels pats saliek Excel tabulu ar datumiem, kas atbilst šiem datumiem, gadiem, mēnešiem un tā tālāk. Un mēs varam viņu pievienot šeit un lūk tā salinkot savā starpā. Tas arī ir viss. Ļoti vienkārši. Ja jums ir 13. Office, tad ir jādara tā, kā mēs darījām iepriekšējā video. Paši veidojam šo tabulu no nulles. Excelī. Labi, modulis ir izveidots. Tagad mēs varam atgriezties pie mūsu tabulām un mēģināt kaut ko ar to izdarīt. Ja, lūk, redzam, kā izskatās mūsu tabula. Lūk, te ir datumi, kaudz ar datumiem. Un mums no 101. Gada sanāk līdz 16. gadam katram datumam ir gads, mēnesis, nosaukums ar mēnesi, dienas numurs un dienas nosaukums. Ļoti krūti viss ir taisīts. Labi, ejam uz F-pirkumiem, darbosimies tikai šeit. Šodien mēģināsim darboties tikai ar laukiem un neko papildus nedarīt. Visu pārējo pildīsim atsevišķi. Sāksim ar to, ka pareiķināsim algas. Lai noteiktu algas, ir jāzina, cik daudz cilvēku ir strādājis. Mums jāzina dienas. Ja mēs sakārtosim šo lietiņu, jūs varat redzēt, ka mums varētu būt gadījumi, kad vienā un tajā pašā dienā cilvēki strādājis, ir izdarījis divas darbības, lūk šeit. Ja? Tagad man ir jāsaskaita, cik unikālas dienas ir šajā sarakstā, ņemot vērā to, ka viņi varētu būt šādi atkārtoties. Kā to izdarīt? Jūs atceraties, kā mēs to mēģinājām darīt ar velokapiem, tas sanāca ļoti slikti, un tāpēc Excelī to var izdarīt, nevis Excelī, bet Power Pivotā. To var izdarīt ļoti vienkārši funkciju, kas ir šai gadījumā neatņemama un ļoti svarīga. Tātad es rakstīšu dienu skaits. Šeit augšā parādās dienu skaits. Tālāk mums ir piešķiršanas operators un rakstam funkciju. Funkcija ir distinct count. Ļoti vienkārši funkcija. Distinct count. Sakam, ka mums ir faktiskā tabula pirkumi. Un šai tabulā ir dienas. Un es gribu redzēt distinct unikālās dienas šajā tabulā. Rezultāts ir 1001 diena. Īstenībā ir 10,000 ieraksti, bet tajos 10,000 ierakstos ir tikai 1001 diena. Tas darbojās. Tagad skatāmies, kā šo translējam tālāk. Ja es uzreiz no šī punkta uztaisīšu atskaiti ar Pivot Table, New Worksheet, ok, un palūkšu kaut ko tādu, paņemsim darbiniekam last name, first name, lai būtu jautrāk, un pie pirkumiem mums ir dienas skaits, ieliekam viņu šeit, ātriņām noformējam, lai tas būtu tabular form, bez grand totaliem, bez subtotaliem, lūk, tā skaisti, un ko mēs redzam, kad tas viens cipars 1000, pagaid grand total varam atstāt kolonai, lai vajadzētu pārbaudīt, ka tiešām tas ir 1001, ka šis viens cipars Pivotā tiek sadalīts kontekstā pēc vajadzīgā vārda uzvārda. Ja? Tātad viens cipars sadalās kontekstā. Zinot šo, mēs varam viņu izmantot šeit, lai apēķinātu algas. Okay? Sākumā paņemsim kaut ko vienkāršāku, apēķināšu šeit. Šeit, bet pie darbiniekiem, apēķināsim šeit algu. Ja? Apēķināsim šeit algu darbiniekam, kā to dara. Mūsu formulu mēs formulu atceramies. Lūk, dienu skaits, dienas likme. Tā ir alga uz papīra. Un tas nav briesmīgi sarežģīti.
Ja, tas ir dienas likme sareizināt ar dienu skaitu. Lūk. Un tagad, kas notiek šajā brīdī, jūs redzat, ka tas, kas tiek izreikināts katram cilvēkam atbilstošā alga, ņemot vērā ciparus, kas ir šajā kolonā un šajā. Titko Valērijas 18 dienas ir nostrādājis, Titko Valērijas alga ir 61,5 dienā, 18 reizes 61,5 ir 1107. Nu, un tā tas darbojās. Ja? Tad, kā redzam, tad viena šūniņa dienas skaits, viens cipars īstenībā kontekstā varētu būt 23 dažādi cipari. Ja, mēs skatāmies kontekstā. Ja, bet šodien es mēģināšu darboties tikai ar laukiem. Tas bija vienīgais piemērs. Pie darbiniekiem vienīgais piemērs, kad es kaut ko ierakstīju kolonā, īstenībā man tas nav vajadzīgs. Ja, tad delete kolonu, man šī kolona nav vajadzīga, es visu darīšu šodien caur laukiem. Ja, un tad mums ir alga uz papīra. Alga uz papīra. Un tagad skatāmies. Tad man vajag izreikināt algu uz papīra rindu kontekstā. Atceramies, ja katram darbiniekam ir sava alga. Tātad sava dienas likme. Tāpēc man vajadzīgs rindu konteksts. Un ja man vajag rindu kontekstu, man jālieto funkcija sumX. Es nevaru vienkārši sum neko uzrakstīt. Vienu kopēt cipru man vajag sumX, jo X dot iespēju par rindām skatīties. Tālāk, atceramies, ka pašai funkcijai ir vajadzīgs arī konteksts, kur tas darbojās. Un darbojās šis konteksts tabulā D darbinieki, jo mēs reiķinām algu. Visi nepieciešami rādītāji ir tabulā D darbinieki, likmē tabulā, tāpēc sumX funkcijā mēs to norādām. Kaut gan pašu funkciju mēs rakstam F pirkumi tabulā. Ja, bet tas neko nenozīmē, jo mēs ar sumX norādām kontekstu, konteksts ir D darbinieki, un izteiksme ir D darbinieki dienas likme sareizināt ar dienu skaitu. Lūk šādi. Enter. Un mēs iegūstam mūsu algas uz papīra. Lūk, ir šī summa. Varam piešķirt valūtu. Lūk, kopā tur sanāk 396 000. Tiek samaksāts, ok? Jūs uzreiz šobrīd varat pārvirstīties uz mūsu atskaiti šeit. Pie pirkumiem jūs redzēsiet, ka parādās alga uz papīra. Jūs viņu varat iemest šeit un redzat, kādu algu ir saņēmis katrs no darbiniekiem pa visiem gadiem. Tas ir svarīgi, ja? Pa visiem gadiem. Ja ir interesanti, šeit var paņemt kalendāru, iemest iekšā gadus. Un tad jūs redzēsiet algu pa gadiem un arī dienas pa gadiem, ja? Cik viņš ir nostrādājis katrā gadā dienu. Tā nebūtu pārāk vienkārši. Bet tā kā lūk arī šo jūs varat izdarīt. Ejam atpakaļ. Reiķināsim tagad visu algu. Visa alga. Un visa alga mums izskatās šādi, kā jūs redzat. Pēc mūsu formulas, ko mēs atcēmies, ir alga uz papīra sareizināt ar 1,2359. Ja? Tas ir mūsu tā ir mūsu VSAOI likme. Ja? Ok, enter. Ok, es jums parādu kļūdu. Kļūda laikam radās šeit. Ir jāliek punktiņš. Okay. Kļūda pazūd. Ļoti skaisti. Letvien. Super. Lūk, īstenībā tā ir summa, ko uzņēmums samaksā pār šiem cilvēkiem. Ja? Tagad, kā jūs redzat, šajā formulā ir liela problēma. Ir liels pieņems, ka šīs nekad nemainās. Mēs redzam, ka mums ir tabula nodokļi, ja, un šeit varētu parādīt jebkurš cits cipars. Tagad, ko es gribu izdarīt? Es gribu izdarīt tā, lai lietotājs varētu šajā tabulā Excelī mainīt, šeit mainīt likmes, un šīs likmes tika ņemts vērā mūsu formulās no šīs tabulas un tiktu izmantotas šeit. Kā es to izdarīšu?
tad es šo daļu aizvietošu ar funkciju calculate. Un darīšu to šādi 1 plus, un tagad tās likmes vietā es rakstīšu calculate. Tad ko dara šī funkcija? Šī funkcija ļauj veikt aprēķinu, balstoties uz kritērijiem, kas tiek izvirzīti. Sum funkcija vienkārši summē. Max funkcija meklē maksimālo, meklē minimālo. Count skaita. Bet calculate ļauj pielikt klāt nosacījumi. Sum if, count if, average if, max if un tāda veida nosacījumus. Un sintaks ir vienkārša. Sākumā ir expression, parastā funkcija, vai izteiksme, kuru jūs gribat aprēķināt, un tad ir kritērija, kurus jūs pierakstat klāt. Tad šajā gadījumā expression izskatās šādi. Sum nodokļi rate. Es gribu sasumēt stabiņu ar likmēm, ar visām likmēm, kas ir pieejamas mums. Tālāk, jebkurā gadījumā, neskatoties kādu likmi es meklēšu, mana atbilde vienmēr būs viena šūna. Mans kritērijs vienmēr novadīs visu līdz vienai šūnai, tāpēc tas sum īpaši neko nedara, izņemot tikai vienu svarīgu lietu, atbild šīm nosacījumiem. Te ir jābūt expression izteiksmei. Te nevar atstāt vienkārši nodokļu rate un davai dragajam tālāk. Te jābūt kaut kādiem matematiskai izteiksmei, es lietoju funkciju sum, lai tā būtu, bet īstenībā sum neko nedara, jo jebkurā gadījumā kritērijs būs tāds, ka vienmēr būs tikai viena šūna, kas atbild šim kritērijam. Un summējot vienu šūnu, sanāk tāpat šūnu. Labi, tad kā ierakstīt kritērijus? Kritērijus raksta ar funkciju filter. Nav tik vienkārši, kāds bija Excelī, protams, nevar uzrakstīt vienkārši lielāks, mazāks un tā tālāk. Šeit ir jāuzstār filter funkciju, bet darbojas it kā tāpat. Ja, tātad šeit ir kritērijs vienkārši caur funkciju filter. Kā darbojas filter? Atkal ļoti vienkārši jau ir ierast, kā tas darbojas ar sum x un tā tālāk. Ir vajadzīgs konteksts. Konteksts šeit ir tabula nodokļi. Un filters, kādu es lietoju, izskatās šādi. Tātad tabulā nodokļi tax ir vienāds ar VSAOI DD. Šādi. Un iekavas ciet. Tad skatāmies, kas šeit notiek. Ar šo funkciju calculate es it kā no Excel viedokļa izveidoju funkciju sum if. Es summēju pie nosacījuma. Tad mans nosacījums izpildās šādi, ka stabiņā ar nodokļu nosaukumiem es skatos uz VSAOI DD. Tā kā ir tikai viena tāda šūna, mans filtrs atgriezīs man tikai vienu ciparu, un tad es šo ciparu summēšu ar funkciju sum nodokļi rate. Ja? Tas neko nemaina, man ir vajadzīgs sum tikai tāpēc, ka šajā logā jābūt expression. Es nevaru šeit atstāt vienkārši kolonu rate un visu. Nospiežam enter un iegūstam pilnīgi to pašu ciparu bez mazākām izmaiņām. Ja? Lūk, šis pats cipars ir. Tālāk reiķinam algu uz rokas. Reiķinam algu uz rokas. Nu šeit ir alga uz papīra. Mīnus. Un tagad ir jāizdara atkal tas pats, bet mazliet garāk. Ja? Tad mums ir jāatņem atkal. Tad mums ir jāpaņem alga uz rokas. Tā pazūd. Vēlreiz. Vēlreiz alga uz papīra. Sareizināt ar 0,10. Te mums ir nepareizi. Tālāk ir jāuztaisa mīnus. Šī lietiņa ir jānokopē, Ctrl+C. Jo tagad otrā daļa ir, pagad 0,10. Te ir piesnieka aizmirsījām. Tā kā otrā daļa ir pretēji šim, ja, tad atcerēsimies mūsu formulas.
Lūk, tad tas ir algas papīra, mīnus algas papīra reiz 10,05, mīnus algas papīra 1 mīnus 10,5 reiz 23. Ja? Tā kā šeit mēs šo līmeni pārtaisam. Līdz skatās kā mūsu tekstā. Atkal šeit viss ir loģiski. Es lūdzu, lai šajā punktā jūs pasažat padomāt ilgāk, reiz 0,23, kas ir tiem komatiem 23. Ok, lūk. Viss ir vienkārši. No tā, ko esam nopelnījuši, ir jāatņem ārā iemaksas un nodokļi. Nodokļi tiek reiķināti nevis no visas summas, kas tiek nopelnīta, bet no tās summas, kas jau ir bez iemaksām. Viss ir vienkārši. Enter. Un šī ir summa, ko cilvēki saņems uz rokas. Ja, šādi. Jūs uzreiz arī varat aiziet uz Excelīti, un šeit parādās pie pirkumiem alga uz rokas, un jūs varat paskatīties, lūk ir alga uz papīra, lūk ir alga uz rokas. Varam redzēt to, tās izmaiņas. Nodokļi visu, protams, maina uz mazāko pusi, bet tagad skaidrs, ka šī bilde šeit arī ir jāmaina, un es to darīšu ļoti vienkārši. Es paņemšu šo pašu calculate funkciju, jo, kā jūs saprotat, man nekas tas nav vajadzīgs. Man vienkārši šīs likmes ir jāizstāja. Tā kā šeit šīs likmes vietā es uzrakstīšu atkal calculate, un vienīgais, kas mainīsies šeit, ir ņem. Ja, tātad tas būs, ka mums ir darba ņēmēja likme. Šeit būs tas pats. Atkal ņi. Darba ņēmēja likme. Un šeit būs tas pats. Bet es rakstīšu UIN. Ups, sorry. Pareizi jūs man sakat IIN. Tieši tā ļoti labi, ka jūs sekot līdzi visam, ko es šodien šeit daru. Lūk, tā kā te izskatās mūsu formulu. Parastai mirstīgai viņi var likties sarežģīta, bet ne mums pareizi. Mēs jau šeit tādas muļķības. Mēs jau katru nedēļu taisam, tā kā nav briesmīgi. Tad jūs tikko redzējāt, ko es izdarīju. Vēlreiz attiniet atpakaļ, paskatāties vēlreiz to soļus. Es vienkārši ar calculate funkciju esmu uztaisījis tā, lai likmes tagad ir mainīgas. Un tiek ierakstīts no mūsu tabulas. Ok, lūk ir alga uz rokas, viss ir gatavs. Tā, ejam tālāk. Tālāk mums ir vajadzīgi ieņēmumi. Ok, ar ieņēmumiem mums, kā jūs zināt, viss ir vienkārši. Mums ir jāsaīzina daudzumi ar cenām, un mēs to jau esam darījuši iepriekš. Atkal ir vajadzīga SUMX funkcija. Kāpēc? Jo man vajag rindu konteksts. Man ir par rindām jāreizina. Tad tabula ir šī tabula, faktiskā pirkumi. Un formula ir daudzums sareizināt ar cenām. Cenas atrodās tabulā preces, tāpēc ir jālieto related. Ja, lai mēs to aizietu no šīs tabulas uz precēm un paņemtu no turienes pareizās. Tāpēc lietojam related. Šeit izvēlamies dimensiju tabulu preces un no tās price per piece. Ļoti labi. SUMX ciet. Enter. Un mums jau ir ieņemumi. Nu, teiksim, lai ir ieņemumi. Tad rakstam bez PVN. Ok. Ieņemumi bez PVN. Ir aprēķināti šādi. Kā jūs jau redzat, nākamais mans solis ir ieņēmumi ar PVN. Ieņēmumi ar PVN. Ok. Un šeit es darīšu to pašu, tikai paņemšu ieņēmumus bez PVN un sareizināšu ar 1 plus. Un man atmiņā jau palika vēl pēc iepriekšējās reizes es neko neesmu kopējis iekšā savā buferī, tāpēc palika tas calculate. Es viņu vienkārši lieku iekšā un šeit rakstu PVN. Jūs atkal redzat, ko es daru. Ja? Man ir vajadzīga funkcija, kura ir spējīga aiziet uz tabuliņu ar nodokļiem un no turienes paņemt vajadzīgo nodokli. Un es to daru ar funkciju calculate, vienkārši mainot to PVN
tas tur to nosaukumu, kādu man vajag, es eju uz turieni. Ok, redzam, ka mums viss sanāk, šeit ir valūta, te naudiņa. Redzam, šeit ir arī šādi. Ja gribat, jūs varat apētināt arī PVN. Varbūt ir interesanti vienkārši, ja, tad PVN reiz. Tad vienkārši kalkulēt, un šeit nomainam uz PVN. Šādi. Tas tā, vienkārši, ja ir interese. Gatavs. Tagad sanāk izmaksas aprēķināt. Un ar izmaksām ir problēmas, jo katram gadam ir savas izmaksas. Man ir jāzina, kuras preces, kurā gadā esmu nopircis, lai uzzinātu, pa kādām cenām es viņu nopircis. Un pēc tam tu visu ir jāatņem. Ja? Tā kā pirmais posms ir it kā pareizi, mums atkal ir samiks. Kāpēc? Jo man atkal jāpaņem daudzumi no šīs tabulas, tad mums vajadzīgi atkal iziet pa rindām, katrai rindai paņemt. Tāpēc es rakstu table, un tie ir faktiskie pirkumi. Tālāk, nākamais solis atkal ir vienkārši. Tas ir QPCs. Šeit mums nekas nemainās. Tagad reizināšana, un te sākas problēmas. Tagad man ir jāiziet uz tabulu izmaksas, jāpaskatās produkta nosaukums, jāpaskatās gadu, un tad ir jāatrod tā vienīgā cena. Pieņēmumi, kurus mēs šeit izdarām. Pirmais pieņēmums ir tāds, kad mums ir šai kombinācijai prece gads ir tikai viena cena. Tad, piemēram, ERA 75464 16. gadā ir tikai viena iepirkšanas cena. Tur nav 2, 3, tur tikai viena iepirkšanas cena. Un tad šo divu šūniņu kombināciju, nosaukums un gads, norāda tikai uz vienu šūnu. Jo ja tā tas ir, jūs jau saprotat, jau dzirdu, ka daži jau kliedz, mēs varam lietot kalkulēt funkciju. Bet viņi būs mazliet garāka. Un kā es viņu uzrakstīšu? Mēs sāksim ar savu funkciju, protams, un mēs skaitīsim faktiskās tabulas izmaksas cost stabiņu. Atkal mans pieņemums ļoti vienkārši. Šajā pašā stabiņā cost ir tikai viena summa, kas atbilst kombinācijai prece gads. Tāpat prece vienā gadā, varbūt tikai ar vienam izmaksām. Varbūt tā, ka tajā pašā gadā varētu būt vairākas izmaksas, tikai viena izmaksa. Ok, tad ko mēs rakstam tālāk? Tālāk ir filter. Kritērijs ir joprojām izmaksas. Tāpat tabula. Bet tagad ir mans kritērijs. Un kritērijs skatās šādi. Skatāmies, ko mēs darām. Mēs rakstam, ka tas ir izmaksas tabula produkta ID. Tas ir vienādi ar faktisko tabulu pirkumi produkta ID. Okay. Šādi. Tad, ko es daru? Šeit es atfiltrēju tikai tos produktus, kas atbilst konkrētai rindai. Okay? Tad skatāmies uz šo ERA. Tad no tabulas izmaksas es atfiltrēju visus ERA. Tas mans pirmais filtrs. Mans otrais filtrs ir F izmaksas. Un šoreiz es skatos uz F izmaksas tabiņu year. Un man viņā ir jāatfiltrē gadu, kas atbilst šai rindai. Un šai rindai ir redzams 16. gads, bet viņa nav šajā tabulā. Šis gads atrodās tabulā calendar, kā mēs atceramies. Mums ir tā tabula calendar, ja, un tā ir visi gadi. Tā kā, lai es no šīs tabulas aizietu līdz calendar tabulai, kas atrodās otrajā, citur kaut kur, man ir jāauto funkcija related. Okay, es pasaku, ka related, calendar, un šeit mums ir year. Šādi. Gatavs. Tagad skatāmies, kas notiekās šajā posmā, ko esmu uztaisījis. Esmu uztaisījis funkciju, kas filtrē sākumā pēc produktu nosaukuma, pēc tam filtrē pēc gada. Jā, tagad viss ir gatavs. Mēs priešam enter, un tiek izreikināts izmaksas. Jā, tad kopā tas viss mums
Mūsu produkti izmaksāja 1 miljonu ar kapekām, ja? Labi, tālāk iet peļņa. Tātad peļņu pareiķināsim vairākas peļņas, ja? Tad sākumā paņemsim tātad ieņemumu bez PVN mīnus izmaksas. Izmaksām arī var PVN apreiķināt. Un paskatīties, cik tas ir ar PVN, lūk, sanāk, tā ir mūsu peļņa. PVN šeit gan es neko nespēlē, ja jūs abos divos gadījumos viņu spēlēt. Pieņemsim, kad mēs iepirkām preces Latvijā. Ok, tad lūk, sanāk, ka mūsu peļņa ir 263 000, ja? Ja, tagad tā varētu būt vienkārši peļņa tad no produktu realizācijas, ja? Tad vēl tālāk varētu būt peļņa. Peļņa pēc darba, piemēram. Peļņa pēc darba, un tā varētu būt peļņa mīnus visa alga. Un mēs jau esam mīnusos šajā gadījumā. Tā kā redzam, šajā gadījumā uzņēmums strādā ar zaudējumiem, nodokli reiķināt nav jēgas, bet, ja tur būtu pozitīvas vērtības, tad mēs liktu iekšā vēl reizinātu ar UIN likmi, nodokli, un ar to peļņa pēc nodokļiem ir peļņa mīnus UIN. Tas, kas man bija rakstīts iekšā manā failā sākumā. Lūk, esam uztaisījuši šādu nelielu datu modeli. Mums ir vairāki aprēķini, kurus tālāk mēs varam visai radoši vizualizēt mūsu atskaitēs. Piemēram, paņemsim vēl vienu pavietu, uztaisīsim. Gribētu jums parādīt vēl vienu grafika veidu, saucās ūdenskritums. Šajā uzdevumā mēs viņu varam ielikt, un izskatās apmēram tā, skatāmies, ko mēs darīsim. Mēs paņemsim pirkumus un vienkārši saliksim šādu lietu, kad mums ir ieņēmumi, viena summa, tālāk ir izmaksas, tālāk ir peļņa, tālāk ir alga un peļņa pēc darba. Okay? Šādi. Waterfall ir ļoti jautrs grafika veids, kas dot iespēju izveidot secīgu stabiņu diagrammu, kas parāda, kā mums no kā sastāv mūsu gala cipars. Piemēram, tā kā mēs redzam, ka šīs cipars pēc būtības ir visu šo iepriekšējo ciparu matemātiski saskaitīšana, vienkārši saskaitījām viņus, ja, pareizi. Tad mēs varam to attēlot. Diemžēl pagaidām, Office'ā vēl joprojām, pie čārtiem jūs neredzēsiet waterfall. Šeit viņi vēl nav. Yeah, that you can create this chart type with data inside the pivot table. Ja, tad mums ir jāatrod veids, kā mēs varam šo grafiku izveidot nevis ar pivot table datiem, bet ārpus pivot table datiem. Ja? Un kā es to izdarīšu? Es izdarīšu to ļoti vienkārši. Es šo te stabiņu kopēšu, un kaut kur blakus viņa iekopēšu atpakaļ, bet izmantošu lūk šo paste link iespēju, kas izdarīs sekojoši. Šeit parādās vienkārši adreses uz šīm šunām, tādā ziņā, ka ja šis kaut kas mainās, tad tas automātiski parādās arī te. Tālāk, ko es vēl izdarīšu, tīri matemātiski vēl izmaksas es pierakstīšu ar mīnuzīmēm. Šādi. Tagad iezīmējam un pie waterfall izlamies šādu te. Un tagad, ko atliek mums izdarīt? Atliek mums norādīt, kur ir summējumi. Tad redzam, ka lūk šeit increase, decrease and total. Ja, tad mēs varam pateikt, ka šis ir setas total. Ja, tad tas ir pamats, mēs ar to sākam, tad mēs ejam uz šo, tas atkal ir total. Ja, šādi, un tad no turienes mums radās kritums, un tā mēs aizlidojām uz pašām beigām. Tad te var piesiet ļoti skaisti jau gatavus formatējumus. Ja, piemēram, šis ir ļoti, man patīk, ka te tās svītriņas pāriet tālāk. Un lūk, uz šāda grafika mēs redzam, kuru mūsu nauda pazuda.
un cik lielā apjomā viņi pazuda. Mēs redzam, ka mēs bijām sākumā tik lielā cipara, pēc tam bāc tik ļoti nogāzāmies tikai uz izmaksām, tad mums tomēr bija kaut kāda peļņa. Tas atkal parādās. Tālāk mēs izliedojam šeit, mums ir alga, un beidzot tā ir mūsu peļņa ar mīnusiem, kopā 400. Tie ir mūsu mīnusi. Lūk, tādā veidā mēs šo visu skaisti saliekam, un tas ir totals. Tas ir total. Jā, lūk, tas ir total. Un viss. Esam pabeiguši, lūk, ir mūsu ūdens kritumiņš, kas skaisti parāda, no kā mūsu peļņa ir izveidojusies. Lūk, tā ļoti interesanta grafiks. Darbojās tikai 16. ofisā, un, kā jūs redzat, nedarbojās ar pivotiem ir kaut ko apakšā jāizdara. Vispārējais ir jūsu brīva fantāzija. Jūs varat veidot jebkāda veida atskaits no tā, ko mēs šeit redzam. Katram darbiniekam pa gadiem varam skatīties, cik viņš ir strādājis, kāda viņam ir algas un tā tālāk. Un ko viņš dara. Palika pēdējais uzdevums. Pirms mēs šo visu reiķinām, tad mūsu zaudējumi būs vēl lielāki, jo mēs aizmirsām vēl izmantot pēdējo tabulu, un pēdējā tabula ir piemaksa. Var uzreiz saprast, ka mūsu atlīdzības sistēma nav tā labākā, ja mēs pārāk daudz maksājam mūsu darbiniekiem, bet mums ir vēl piemaksa. Ja darbinieks ir ieņemumos nopelnījis pietiekami daudz, tad viņam ir piemaksa jāpieliek klāt. Skatāmies, viņš mums rāda, ka tas ir teksts, kaut gan tam jābūt kā ciparam, bet viņš mums pabrīdinās, ka šeit jūs to nevarat mainīt, jo jāmainīt queryjā, tāpēc aiziesim uz queryju. Kur ir mūsu query? Šo queryjas, labi, piemaksa. It kā mēs tur visu labojām.